Sveiki! Šis ir raidieraksts Arotbiedrība nākotne un sociālais dialogs Latvijā. Mūsu raidieraksti kopumā ir 10 un tapuši sadarbībā ar Friedriha Eberta fondu Baltijas valstīs. Labdien! Šodien mums podkāstā ir īpašs viesis, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Edmunds Pēļskis. Labdien! Labdien! Prieks būt kopā ar jums. Apusē prieks būt un stāstīt par sociālo dialogu un digitāliem aspektiem dialogā. Tad mans pirmais jautājums ir, kā jūs vērtējat sociālo dialogu šobrīd Latvijā un kā iespējams digitalizēt dialogu un vai ir vajadzīga digitalizācija dialogā? Jā, tik tiešām sociālais dialogs gan agrā, gan arī šobrīd dinamiskajā laikā ir ļoti nozīmīgs. Un, ja mēs paskatāmies par to matēriju vai saturu, ko sociālais dialogs nodrošina, ir pirmkārt jāapskatās uz to darba vidi vai tiem apstākļiem, kuros darbinieki šobrīd atrodas, un šo pēdējo 2-3 gadu dinamika ievies arī ļoti nozīmīgas izmaiņas tieši darbinieka uztverē par darbu, jo mēs redzam pēdējo gadu dinamika, kad tradicionālie darba apstākļi vairs nav tādi, kā mēs esam pieraduši pēdējos 20-30 gadus, kad ir noteikts darba laiks, un darba devējs un darba ņēmējs jau skatās uz dinamiskāku attiecību veidošanu. Taiskaitā elastīgu darba laiku, projekta bāzētu darba laiku, un Covid pandēmija ienes arī ļoti būtisku fiziskās klātbūtnes esamību vai attālināto darba laika komponenti, un sociālais dialogs faktiski apskata jau arī šos jautājumus. Un tādā gadījumā, ja mēs skatījāmies agrāk uz darbinieku, viņa darba apstākļiem, kur arotbiedrība aktīvi iesaistās, palīdz pilnveidot dialogā ar uzņēmumu vadību šos apstākļus, ne tikai materiālos stimulēšanas veids, bet tieši arī apstākļus, kuros tā ikdienā pavada šo darbu laiku. Šie apstākļi vairs nav. Un šī darba vieta ir aizgājusi kam uz kurienu. Vienam uz mājām, citam varbūt viņš strādā kafejnīcā, un viņam ir ērti, un līdz ar to šie aspekti kādā veidā nodrošināt labvēlīgus darba apstākļus ir ļoti nozīmīgi. Ja mēs paskatāmies uz, ir tāds vārds ergonomika, kas iedod savu veidu darba vides un darba apstākļu un darba likumu savstarpējo sinerģiju un parāda to, vai darbinieks jūtās labi šajā vietā, vai arī ārēji apstākļi stimulē viņam strādāt ar maksimālu atdevi un arī ar fizisku un psiholoģisku labsajūtu. Līdz ar to šobrīd šajā dialogā ienāk arī jaunas komponentes, kas tad ir darbinieka digitālā vide. Digitālā darba vieta, var tā teikt. Viennozīmīgi gan digitālā darba vieta, gan rīki, gan viss šī digitālā klātbūtne un kā būt ar tiesībām, piemēram, atvienoties vai būt bezsaistē, par to top arī jauna direktīva pēc Eiropas parlamentā priekšlikuma, kā arī par psihosociāliem riskiem, ko jūs minējāt. Tas ir viens no ļoti aktuāliem tematiem pēdējā laikā, kam arī Eiropas Arotbiedrība institūts ir pievērsis īpašu uzmanību, kā spriedzes un intensitātes un jaunā normālā apstākļos panākt labvēlīgu, produktīvu vidi un darbu ar augstiem rezultātiem un pievienoto vērtību. Un tādā sakarā man arī nākošais jautājums, kāda ir galvenie LVRTC sasniegumi 2021. gadā un kāda varbūt īpaši darbinieku veiksmes stāsti, kurus jūs vēlētos izcelt? Viennozīmīgi šis pēdējo gadu izaicinājums mūsu uzņēmumam bija ar pluszīmi, ja tā var teikt, jo viss, kas ir digitāls un saistīts ar elektronisko sakaru nozaru, ar informācijas sistēmām, ar pakalpojumiem šajā jomā, ir piedzīvojis noteiktu uzplaukumu. Un arī mūsu uzņēmums attīstās, pieprasījums pēc mūsu pakalpojumiem, tādiem kā e-paraksts, datu centri, datu pārraide, ir pieaudzis pēdējos gados, un tas arī rezultējas arī ar mūsu uzņēmumu darbinieku skaita pieaugumu. Tādējādi mēs esam tie, kas palīdz risināt šīs problēmas šajā ļoti straujajā, var teikt, digitālās un darba vides transformācijas procesā.
Prieks dzirdēt, ka jūs esat tas uzņēmums, kur aug darbinieki, un mums ir īpaši prieks, jo mums arī biedru skaits virs vidējā LVRTC, un tā ir tāda patīkama iezīme, kā piemēram mēs dzirdējām, arī Īslandē ir daudz veiksmes stāsti, bet arī Latvijā ir daudz labi veiksmes stāsti, un kur koplīgums ikdienā nebūtu netraucē veikt darbu, tieši otrādi palīdz, motivē, saliedē un veido tādu labu pamatu attīstībai. Kā piemēram redzēju šobrīd internetā, ka ir 9 428 e-paraksti izlietoti gadu laikā apsveic. Tas tiešām ir ievērojams skaitlis, un šis skaitlis aug, un tā tik turēt. Un mans jautājums nākošais ir par koplīgumu. Kā tas ikdienā ietekmē darba devēja ikdienu? Vai tas tiešām, kā dažreiz stereotipiski tiek domāti, ir kādas važas vai kā saka, vēl kas smagnēs, jā, vai tas faktiski netraucē nebūtu, un tas ir tāda labvēlība no darba devēja puses? Koplīgums ir uzskatāms kā jebkura vienošanās, un, manuprāt, jebkura vienošanās, kur ir noslēgta uz brīvprātības principu no abām pusēm un panāk šis kompromiss, kad abas puses ir parakstījuši šādu vienošanās, un šajā gadījumā koplīgums ir tikai vērtējums ļoti pozitīvi. Jo tas iedod uzreiz gan to ietvaru, gan no vienas puses pienākums, kas attiecās uz uzņēmumu vadību, gan tāpat laikā saprātīgus personāla darba motivēšanas instrumentus, sociālās aizsardzības instrumentus, kuru primārais mērķis ir tomēr stimulēt to, lai darbinieks justos labi konkrētajā darba vietā, būtu mazāk pakļauts noteiktām straujākām izmaiņām, neparedzētām gan nozarē, gan pašā uzņēmumā. Mēs ļoti labi saprotam arī to, ka uzņēmuma vadībai ir izaicinājums pie ļoti straujām izmaiņām noturēt arī šīs uzņemtās saistības, bet tāpēc arī mēs no valdes augstu vērtējam tieši arotbiedrības iesaisti, un arotbiedrība ir vairāk kā tāds moderators un trīspusējo sarunu veicinātājs, kas palīdz ne tikai labos laikos darbiniekiem iegūt papildus bonusus, bet arī tad, kad ir krīzes situācijas, arotbiedrība strādā arī uz otru pusi, izskaidro, motivē darbiniekus uz konstruktīvu dialogu un vienošanos, ja tik tiešām uzņēmumiem ir krīzes situācijas un visiem kopā ir jārisina šīs problēmas. Atrast piemērotāko risinājumu, kas ir gan darbiniekiem, gan darba devējiem, gan akcionāriem, piemēram, pieņemams un virzīties uz labākiem laikiem un attīstību. Un mans nākamais jautājums ir, protams, par mākslīgo intelektu, jo tas ir viennozīmīgi tāds, kas arvien vairāk ienāk un ir dažādas izpratnes, kas tas mākslīgais intelekts ir, un varbūt jums ir kāda īpaši laba definīcija, kas to definē. Un mans jautājums būtu arī par ietekmi uz darbiniekiem. Un kāds būs 5 pozitīvās un 5 negatīvās īpašības vai ietekmes, tā varētu minēt šobrīd? Jā, labs jautājums. Es domāju, mēs būtu labs eksperiments pamēģināt uzprasīt mākslīgam intelektam, lai viņš pats mēģina nodefinēt savas pozitīvās, par ko es nešaubos tās uzreiz izliks, bet pieļauju, ka labi uztrenēts mākslīgais intelekts par negatīvajām varētu sākt filozofēt, vai tiešām tās ir negatīvas. Bet, ja nopietni runā, tad mēs uztveram kā paši LVRTC digitāls uzņēmums, kad jaunās tehnoloģijas pareizi piemērojot viņas ikdienā nes tikai pievienoto vērtību. Un mākslīgais intelekts šajā gadījumā noteikti ir viens no tiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas palīdz pirmkārt atvieglot rutīnas darbu. Un, lai tā nebūtu teorija, var padalīties ar mūsu pieredzi to, ka mēs esam ieviesuši uz mākslīgā intelekta tehnoloģiju bāzētu chatbotu, kas palīdz tieši klienta apkalpošanā, un uz doto brīdi apmēram 20% jau klienta apkalpošanā iesaistīto jautājumu, uzdevumu, ko uzdod klienti, atrisina chatbots. Un tie ir skaitliski, tie ir vairāk kā 30,000 dažādi e-parakstu lietotāji uzdotie jautājumi. Tādējādi mēs noņemam no darbiniekiem šo rutīnas tipveidu jautājumu grupu.
Otra pievienotā vērtība, pirmkārt, tiek radīti jauni amati, un arī pie mums ir jauns amats, saucās chatbotu apmācītājs. Kāpēc tas ir labi? Jo mēs runājam par to, ka cilvēki aiziet nākamajā augstākas pievienotās vērtības amatos, un tas prasa, protams, arī no viņiem augstākas kompetences, bet kopējo šo kompetences līmeni tas tikai uzņēmumā palielina. Lieliski. Un vai var prasīt, ar ko nodarbojas chatbotu treneris? Kas, piemēram, viens pienākums chatbotu trenerim vai treneriem? Chatbot treneris primāri skatās atbilžu, tātad pirmkārt viņš dod bāzes informāciju, jautājumiem atbildes, iebaro, var tā teikt, ar lielu apjomu informāciju šo sistēmu, kura tad automātiski atlasa uz uzdotajiem jautājumiem, izmantojot arī mašīnu mācīšanās principus, kādas atbildes varētu būt. Otrs ir seko noteikti arī vai sniegtās atbildes ir precīzas un sasniedz to mērķi, un ja pirmajos brīžos, kamēr viņš vēl mācās, ir kaut kas jāpiekoriģē, tad tiek arī iedot papildus lielāku apjomu informāciju, no kurienes tad sistēma paņem nepieciešamo informāciju. Lieliski. Tas tiešām skan kā no nākotnes, bet ir jau šodien, notiek jau šodien. Lūk, un varbūt vēl kāds jautājums, kādas ir varbūt tādas vīzijas par nākotni, ko vēl pirms mūsu novēlējuma LSAB Pro biedriem un sabiedrībai jūs varētu minēt, piemēram, LVRTC 2030 vai vēl kādas tādas ieceras, kur vajadzētu virzīties un ko vajadzētu noteikti sasniegt? Ja mēs runājam par šo sociālo dialogu, it īpaši mūsu uzņēmumā, tad arotbiedrībai ne tikai mūsu uzņēmumā, bet arī skatoties pārējo nozari, būtu svarīgi arī apzināt tās jaunās tehnoloģijas un veidus, kā komunicēt ar biedriem. Tas ir viens, jo mēs redzam, darbinieki, tā skaitā arī arotbiedrības biedri ir attālinātos digitālajos ofisos, satikt viņus fiziski ir grūtāk nekā vecos laikos, ja tā var teikt. Tā ir. Un līdz ar to šī saikne ar arotbiedrību un jau būtisko jautājumu apzināšanu arī ir jāapzina, izmantojot digitālos rīkus. Lieliski, tas skan labi, un mēs arī kā arotbiedrība meklējam labāko modeli, salīdzinot, piemēram, Islandes praksi un pieredzi arī Ziemeļvalstu un arī Vācijas, Beļģijas, kā labāk organizēt, saliedēt sabiedrību un veidot šo dialogu labu, konstruktīvu un tā labā gaisotnē, atrast labākos priekšlikumus. Un tas viennozīmīgi nav iespējams mūsdienās bez digitalizācijas, bez digitālās organizēšanas, bez digitālās pratības un vēl visādiem rīkiem, kas jau ir kļuvuši un arī vairāk kļūs arī par arotbiedrības un sociālo dialogu ikdienu. Un tad pēdējais, kāds ir jūsu vērtējums LSAB Pro biedriem un novēlējums un arī visā Latvijas sabiedrībai? Jā, pirmām kārtām gribu pateikt paldies par mūsu sabiedrību, arī mūsu LVRTC arotbiedrības vadītāju un pārstāvjiem par tiešām teicamu šī vidutāja moderātoru darbu, kas man likās interesanti, kad pēc tam, kad arotbiedrība ir kvalitatīvi pastrādājusi ar valdi, tad šos augļus, ko arotbiedrība ir izcīnījusi vai vienojusies ar uzņēmumu vadību, bauda ne tikai arotbiedrības biedri. Līdz ar to varbūt aicinājums būtu arī arotbiedrībām iesaistīt visus uzņēmumu darbiniekus un uzklausot arī viņu viedokli, ieinteresējot viņus aktīvam darbam ar arotbiedrību, jo plašāk uzņēmumu darbinieku viedokļu arotbiedrība apzinās, jo, protams, arī šis viedoklis būs un tie augļi vai bonusi, par ko arotbiedrība vienojās, viņi būs izprotamāki lielākai uzņēmuma daļai. Viennozīmīgi digitāli tas ir iespējams. Ja klātienē varētu būt stadions vajadzīgs dažām sapulcēm, tad digitāli tas viennozīmīgi ir iespējams. Paldies liels par šo sarunu un par aicinājumu un sadarbības novērtējumu ar pozitīvu
nozīme arī mēs ļoti augstu vērtējam mūsu sadarbību un vēlam panākumus, veselību un izturību šajā laikā. Paldies! Liels paldies! Tiešām paldies! Ja tev ir kāds pazīstams, kam liktos interesanti šī informācija, droši dalies, piesako mūsu YouTube kanālam un ieskaties www.lsab.lv. Droši raksti lsab@lsab.lv un atjaunosim arotbiedrības kopā. Raidieraksts tapis sadarbībā ar Marana Productions.